Esiet sveicināti, dzīvības skatītāji! Raidījuma pirmajā sižetā mēs ielūkosimies Veselības centra 4 jaunatvērtajā Baltijas Vēju klīnikā. Man ir tas gods prezentēt Veselības centra 4 izveidoto jauno klīniku, Baltijas Vēju klīniku, kas ir lielākā vēju klīnika Baltijas valstīs un arī Austrum Eiropā. Šeit ir apvienoti jaunākās tehnoloģijas, kas ir patreiz pieejamas pasaulē, jauna operācijas zāle, jaunas pēcoperāciju palātes, kur pacientam ir pasniegts vislielākais komforts, kāds vien ir sasniedzams. Mūsu rīcībā ir pašas jaunākās ultrasonoskopijas pēdējās paaudzes aparāti, tāpat arī datortomogrāfija. Mēs varam kombinēt, veidot gan izmeklējumus, gan izmantot šos aparātus arī operāciju laikā. Pats lielākais jaunums uz doto brīdi mums ir pēdējās paaudzes datortomogrāfs, kurā mēs varam veikt izmeklējumu, tā saucamo flebogrāfiju, un ļoti precīzi, burtiski 1 minūtes laikā, mēs varam diagnosticēt jebkuru vēju patoloģiju cilvēka organismā. Šī ir izmeklēšanas metode, ar ko ļoti precīzi var redzēt trombozes apjomu, jo, protams, trombozi var arī redzēt ar citām izmeklēšanas metodēm, kā pieņemsim dupleks ultrasonogrāfiju, bet tur nevar redzēt kopaini, tur var redzēt fragmentāri, kad jā, mēs redzam, ka kaut kur vēnā ir tromboze, bet nevaram pateikt, cik plašs ir šis apjoms. Tad ar šo metodu mēs varam noteikt apjomu, un otrkārt mēs arī varam dokumentēt šos izmeklējumus, kas ir svarīgi, teiksim, pēc gada mēs varam uztaisīt, atkārtot izmeklējumu, nolikt šīs te divas bildītes blakus vienu otrai un paskatīties, kā ir izmainījies, kāds ir ārstēšanas rezultāts. Tāpat mūsu klīnikā ir pieejami jaunākās paaudzes premium klases ultrasonoskopi, pēdējās paaudzes lāzera ķirurģijas aparāti. Bez pēdējās paaudzes lāzera ķirurģijas iekārtām mums ir arī jauna radiofrekvences iekārta, kas ir alternatīva lāzera ķirurģijas metodēm. Tāpat tās tuvākā laikā mēs centīsimies ieviest vēju ķirurģijas programmā arī tvaika ķirurģiju, kas ir patreiz top numur 1 pasaulē. Mums ir iespējas veikt ne tikai ārstniecisku un gan ar medikamentiem, gan ķirurģiskā ceļā, bet ir iespējams arī, protams, kosmētika, kas ir ļoti svarīga. Mūsu pacienti noteikti var būt droši, ka šeit būs viss tīrs, kārtīgs un sterils, jo mūsu klīnika atbilst augstākajiem medicīniskās higienas standartiem. Mēs lietojam tikai augstākās klases liela jaudas autoklāvu sterilizācijas sistēmas un vienreizējās lietošanas materiālus. Jaunajā klīnikā ir multidisciplināra komanda, tā skaitā šeit ir traumatologi, ortopēdi, šeit ir mugurkaulāja speciālisti, šeit ir podoloģijas vienība. Savā starpā sadarbojoties, mēs varam izveidot vislabvēlīgāko un kvalitatīvāko medicīnas aprūpi vēju un kāju pacientiem. Mūsu speciālisti ir mūsdienīgo fleboloģijas metožu ieviesēji Latvijā. Tādēļ pavisam noteikti un droši var apgalvot, ka vispieredzes bagātākie gan vēju slimību diagnosticēšanā, gan vēju slimību ārstēšanā. Baltijas Vēju klīnikā pieejams arī muguras problēmu centrs. Tajā ir apvienota daudznozara speciālistu komanda, kas pacientam sniedz iespēju saņemt visu nepieciešamo palīdzību vienkopus. Muguras sāpes pa brīžam uzvedās ļoti viltīgi. Tās var būt galvas sāpes, tās var būt galvas rēboņi, tā var būt roku tirpšana, tās var būt velkošas sāpes kājās, kas it kā atgādina vēju patoloģiju. Nu, lūk, un tieši, lai risinātu šādus kompleksus uzdevumus, mums arī vajadzīgi ir šī te daudzo speciālistu komanda. Un galvenais, lai veiksmīgi cilvēks ārstēt, ir vispirms secināt, kas tad viņam īsti kaiš. Šim nolūkam mums ir ļoti laba jaunākās paaudzes aparatūra, gan datortomogrāfija, gan magnētiskā rezonanse. Tā tad ir iespējams izmeklēt cilvēku gan ar kontrastu vielu, gan bez kontrastu vielas. Ultraskaņas aparāti, ja tā tad sonogrāfijām ļoti, ļoti jūtīgi.
Bez tam mūsu komandā tūlīt iekļausies arī ārsti algologi, par cik ir šobrīd mūsu rīcībā jau arī pats jaunākais rentgena aparāts, saucamais loka rentgens. Līdz ar to ārstiem algologiem rentgena kontrolē būs iespēja veikt ļoti sarežģītas blokādes. Ja mēs skatāmies statistiski, tad statistiski tikai vienam no 19-20 cilvēkiem, vienam no 19 līdz 20, ir nepieciešama mugurkaula operācija. Lielāko daļu visu šīs mugurkaula saslimšanas būtībā ir ārstējams. Tātad, ja pacients saslimšanu nav ielaidis, tad viņam ir iespējams izvēlēties kādu vai no agresīvāku vai mazāk agresīvu ārstēšanas metodu. Tās var būt dažādas zāles, vienkāršākā veidā, pēc tam mēs pāriet uz blokādēm, un varbūt tās vēl nopietnākā veidā viņam operāciju zālē kaut vai šeit veiktu dažādas locītavu injekcijas un pašās beigās tikai būtu operācija. Un operācijas mēs veicam dažādas kriemeļu vai diska aizvietošanas un dažādas rekonstrukcijas tādas, kad no ļoti lielām deformācijām mēs mēģinām šo mugurkaulu pilnībā iztaisnot. Vai arī ļoti liels sāpes vai smadzeņu vai nervu struktūras saspiest, un mēs mēģinām šo spiedienu no šīm smadzenēm nerviem noņemt, līdz ar to atjaunojot atkal funkcijas cilvēkam. Novembris mūsu klinikā ir izsludināts par muguras problēmu mēnesi. Tādēļ šomēnes jūs varat pierakstīties uz konsultācijām pie neirologiem ar 20% atlaidi, kā arī piedāvājam 12. novembrī bezmaksas lekciju un piedāvājam arī nodarbības grupās mūsu rehabilitācijas centrā Pārdaugavā, Pārslas ielā 3-5. Sīkākai informācijai lūdzam sekot mūsu mājaslapā. Pacientu vērtībai šajā ēkā izvietots arī Veselības centra 4 pēdu centrs. Veselības centra 4 pēdu centrs, kurš atrodas Baltijas Vēju klīnikas ēkā, ir pirmais profesionālais ārstnieciskās pēdu kopšanas centrs Latvijā. Pēdu centra komandā darbojas certificēti dermatologi, podologi un podiatrijas speciālisti, kur var nodrošināt katram pacientam kvalitatīvu ārstniecisko pēdu aprūpi un diagnostiku. Nagu un pēdas ādas stāvokļu novērtēšana, dažādi pēdu izmeklējumi, piemēram, spiediena sajūtas, vibrācijas sajūtas, kā arī temperatūras sajūtas pārbaudes. Mēs veicam arī plašu ārstniecību, pēdu un nagu dermatoloģiskās problēmas, tādas kā psoriāze, egzēma, dažādi dermatīti, pēdu un nagu infekcijas. Kā arī pie mums ir pieejama aprūpe un rehabilitācija, kas ietver pēdas apstrādi, lokālu medikamentozu ārstēšanu un arī pat tādas lietas kā pēdu masāžu. Baltijas Vēju klīnikā tiek piedāvāt arī individuāli modelēto zolīšu izgatavošanu. Tās tiek izgatavotas turpat uz vietas. Mums ir slipēšanas aparatūra, kur mēs varam izgatavot individuāli zoles. Ja pacientiem, kā šeit ir deformācija vienai kājai, obligāti vajag individuāli zoles. Podometrijas izmeklējums un zolīšu izgatavošanu veids tehniskais ortopēds. Pēc pēdas diagnostikas veikšanas tehniskais ortopēds izgatavo individuālās zoles no Vācijā ražotajām Bauerfeind zolīšu sagatavēm. Pacientu vērtībai ēkas pirmajā stāvā pieejams arī Bauerfeind medicīnas preču veikaliņš. Mūsu klīnika sadarbojās arī ar Veselības norēķinu centru, kas sniedz mūsu pacientiem iespēju saņemt gan diagnostiku, gan ārstēšanu, arī valsts apmaksāto programmu ietveros. Un kas šobrīd noteikti nav mazsvarīgi, sevišķi šajos krīzes apstākļos, mēs esam ļoti pretimnākoši un saviem pacientiem piedāvājam atliktā maksājuma iespēju vēju operāciju apmaksāšanai. Tātad, ja pacientam nav tik daudz līdzekļu, lai sektu visu operācijas izdevumus vienlaicīgi, mēs to ļaujam darīt pa daļām. Esiet laipni gaidīti Baltijas Vēju klīnikā un ziniet, ka mūsu multidisciplinārās komandas rokās jūs tiešām varat justies droši.